Namastē. Šobrīd es redzu ar kaut kādu vienu vairāku uzpeldu video, kur cilvēki ļoti aizstāv savu viedokli, kad ezotērika un garīgums ir fufelis, ka viņi ir vīlušies, ka viņi ir izmetuši daudz naudu, kad kas tik tur viss nav. Bet, manuprāt, patiesība nebūtu nav tanī. Problēma jau sākas tanī brīdī, ka mēs to ezotēriku vai garīgumu uztveram kā brīnumlīdzekli, kas atrisinās visas manas problēmas dzīvē manā vietā. Un tad mēs tā kā ļoti vēlamies, kad es esmu uzsācis to ceļu ezotērikā vai garīgumā, ka tagad caur tām visām tracēm tas viss atrisināsies. Tur vīrs man iemīlēs, nauda man būs daudz un viss, jo tas ir ceļš, ezotērika un garīgums nav risinājums. Manā uztverē tas ir ceļš, kur mēs caur to iepazīstam paši sevi. Un kāpēc tas nestrādā, kā citi cilvēki vīlušies? Varbūt tāpēc, ka nav saprotams šis ceļa jēdziens, ka ceļā mēs iepazīstam sevi. Un no kā visvairāk cilvēks baidās? Viņš baidās no diskomforta. Viņš baidās nosaukt lietas īstajos vārdos. Viņš baidās no savām emocijām, ko viņš jūt, pat nevis, ka viņš baidās. Viņš pat nevar nosaukt, kas tas ir un kādā veidā tas ir. Un tad, kad cilvēks tā kā ir gājis tur gadus, vienalga 2, 10, un viņš saka, nekas dzīvē viņā nav mainījies, un tā ezotērika garīgums ir fufelis, tas tikai nozīmē, kad cilvēks vēl joprojām meklē atbildi ārpus sevis, ka viņš grib caur ezotēriku, caur praksēm, piemēram, izdarīt tā, lai mamma viņu mīl, ka viņš tur piedos savai mātei un diezin ko vēl, bet īstenībā tas ir tas, ne jau ezotērika vai garīgums ir pie vainas, ka kaut kas nestrādā, tas starts, uz ko cilvēks iet un tādī ceļā jau nosaka to, uz ko viņš grib un kāpēc viņš to grib. Ja viņš grib atrast vainīgo, tad nestrādās nekas, ne psiholoģija, ne ezotērika, ne garīgums. Tas būs vienkārši, kā ļoti daudz dzirdu, vējā izmesta nauda un vējā izmest laiks. Un tas ir ļoti labi tāds tā kā sevi nomierināt, kāpēc man dzīvē kaut kas neiet. Un atkal kāds pie tā visa ir vainīgs, viltus garīgums un tādā garā. Bet īstenībā tas ir tikai tas, ka mēs šo atbildību gribam novelt uz kādu citu. Un ezotērikas ceļš vai garīgumu, kā mēs varam saukt, viņš ir ļoti, varētu teikt, tā kā kūkai, tortei. Tu izēji vienu kaut kādu ceļu, tu tur izproti to, tu atkal to, jo ir tik ļoti daudz prakses, ka šobrīd ir, un mēs uzzinām ļoti daudz informāciju. Jā, viņi ir ļoti daudz, bet caur to informāciju mēs mācāmies domāt un sajust, caur sajūtām, vai man tā informācija rezonē vai nerezonē, vai es jūtu to un to, vai tas šobrīd manā dzīvē ir svarīgāk, vai, piemēram, man ir šobrīd svarīgi zināt, no kādas civilizācijas es esmu nākusi, un kāpēc man to ir svarīgi zināt, ja, kad ļoti daudz mēs strādājot caur ezotēriku vai garīgumu, mēs ļoti daudz varam strādāt ar savu ego, ar savu lepnību, kas stāv aiz tā un ieraudzīt, un tieši šī lietas, ka cilvēks iet ezotērikā vai garīgumā, tieši tas arī viņam izgaismo šīs viņa daļas, šo lepnību, šo tādu skatīties uz citiem augstāk, un viņi tur tādu, un viņi tur nepāries, ja? Tas ir ļoti fantastisks darbs pašam ar sevi, ko caur, ja tu esi tad ezotērikā, vai tu lasi grāmatas, vai tu klausies tur podkastus. Un ja tu tikai skrien muti pa vēris un tā kā skandini, ko visi citi, jā, viņa tev nepalīdzēs, bet, bet viņa īstenībā ļoti lielā mērā
izgaismos to tavu būtību, un tas ir tas, no kā ļoti liela daļa cilvēku nav gatavi. Viņi nav gatavi ieraudzīt sevi, kā es saku, ieraudzīt sevis kailus, ka viņi kaut kādās situācijās dzīvē nebūtu nav darījuši to ar sirdi, bet ar tādu lepnību, alkatību, iegriezt otram, pateikt sāpīgi. Tas taču ir darbs viennozīmīgi ar sevi, kur mēs meklējām atbildes iekš sevis, nevis ārpasaulē. Un šeit ne ezotērikai, ne garīgumam nav viennozīmīgi pilnīgi nekāda vaina. Tas ir ceļš. Un nesen runāju cilvēku, un cilvēks man saka, es tev neesmu, tā kā sen redzējis tur Facebookā, un tu maz arī publicē. Jā, tāpēc, ka tas ir ceļš, un mums ir tāds lieta, arī tad, kad tu ļoti daudz lasi šīs ezotērikas, visas šīs koncepcijas, tas palīdz. Piemēram, manā ziņā es arī ļoti daudz lasu, un ne tikai lasu, es jau nolasu arī to, kas nav rakstīts, un ļoti sajūtu šos cilvēkus, un ka tu mācies ļoti sajust, vai tev tas rezonē, vai tev tas nerezonē. Kā es teicu, kāpēc ir jāzina no kādas galaktikas? Ok, tu uzzini, tu izlasi, un tad ko tu vari paņemt? Kāds ir tas kopsaucējs, ko tu paņem sev? Reku, man ir tas, tur man tāds īpašības, forši, es viņus varu integrēt, ja? Es varu integrēt dzīvē, es varu viņus izmantot, ja? Vai kaut kas savādāk, ja? Un tā ir atkal pārbaude, ja? Kad cilvēks saka, es tur no tādas galaktikas, un man šeit uz zemes man nav mājas, un es gribu mājās, un tā ir labi sveicinātā lepnība. Kāpēc? Jo es esmu augstāks par tiem kaut kādiem zemes cilvēkiem. Tāpēc skatieties uz to visu tādā lielā ceļā, ka tas ir ceļš dzīvē, ko jūs ejiet, un tas ir īstais darbs ar sevi. Un tāpēc es šiem gan nepiekritīšu, jo katram cits iet caur ezotēriku, cits caur garīgumu pie sevis, cits caur psiholoģiju, ja viņš sāk mācīties, ja viņš sāk pareizi, kritiski skatīties uz sevi, un sāk sevi, kā lai saka, sāk sevi ķidāt, kur viņš ir pieņēmis pieņēmumus, kas viņu dzīvē ir balstīti uz pieņēmumiem, kur ir viņa radītā ilūzija, jo arī manā dzīvē šobrīd ir tāds posms, kad, kā teicu, es laikam, es ļoti maz lasu šobrīd grāmatas, jo kaut kāds lielā mērā, es nevaru teikt, ka man ir viss skaidrs, jo tad man nav nekas vairs skaidrs, ja, bet tad, kad mēs pienākam pie tā punkta, ka tu kaut ko tādu esi izlasījis, un tu saproti, ka ir noiets ļoti liels ceļa posms tavā dzīvē, un es esmu pateicīga jebkuram skolotājiem, pilnīgi jebkuram, ko es esmu klausījusies, ko es esmu vērtējis, kam es neesmu piekritusi, jo caur to es iepazinu sevi. Un, ja es tagad teiktu, ka tas ir viss bijis fufels, nē, tas ir, manā šobrīd posmā ir noslēdzies viens ļoti liels posms, es pilnīgi jūtu, kā ir iziets posms, un es noteikti neesmu tā pati, kas bija šo posmu ejot sākumā. Tas ir pilnīgi cits, tā ir pilnīgi savādāk iekšēja būtība, tas veselums, kurā es esmu šobrīd, viņu nevar salīdzināt. Un nevar arī pateikt, ka tās ir beigas viennozīmīgi. Nē, tas atkal, tu doslēdz kaut kā to vienu, to ezotērikas posmu, kurā tu ej, izzini, skaties, un tad tu nonāc pie tā, kad atbildes ir tikai tevī, un tu viņus sāc pats lasīt. Bet, lai tu līdz viņam nonāktu, tev šis ceļš ir jānoiet, jo ir cilvēki, kam jau ir struktūrā tā kā noteikts, kad viņiem tā ops, un viņi tiek jau pie sevis, pie savām atbildēm. Ir cilvēki, kam šis posms ir jānoiet daudz ilgāks. Ir cilvēki, kam kas nekad nenonāks pie šī posma, un, piemēram, man šī mirklē ir tāds posms, kad iekšēji es zinu atbildes, un es nezinu, kā citiem cilvēkiem, piemēram, tas strādā,
man jau kaut kāds jau ļoti labu laiku, ik pa laikam rāda tādas filmas no manas dzīves, kurās man parāda, un tad man ir jāizdara secinājumi vēlreiz jau no šīs aspekta, ka es esmu tagad, jāsaprot, kur es varēju darīt savādāk, kā es varēju darīt savādāk, un tā kā jālabo tā situācija manā apziņā, un jāieraug to risinājumu savādāk, kā es varēju savādāk rīkoties. Es nezinu, vai citiem tas arī tā tiek rādīts, bet ar mani augstākie spēki šeit strādā, kad ir tas posms lielais ir noslēdzies, kaut vai šis man jau bija pirms laika arī tāds, kad man ik pa laikam nāca šie attēli, šīs situācijas, kuras es jau pārvērtēju jau no tā stāvokļa, kurā jau es biju ar tām jau kā lai saka, citām zināšanām, uz ļoti daudzām vietām, uz daudzām lietām, un šobrīd ir arī tāds, man liekas, ko ļoti daudz cilvēki arī izdzīvo, kad tie, kas izgāja šo posmu un sapratuši, cik daudz, kad viņi nav, kad it kā nav mainījies nekas, un it kā ir mainījies pilnīgi viss, un tu nevari to aprakstīt ne vārdiem, tā ir sajūta pilnīgi cita. Un tagad ir tā, ka ļoti brūk sevis radītās ilūzijas, sevis radītās kaut kāda, sevis radītā pilsēta tavā galvā. Un tam jau cilvēks, kā lai saka, tas posms, kas bija noiets, tad tu esi tā kā sagatavots tam, lai tu redzi un tu vari iet dziļumā uz tām sajūtām, ko tu jūti, jo ja tu neesi gatavs ieraudzīt sevi savā un sajust, neaizmukt no tā, ko tu jūti, izjūtot to, pieņemot, tā kā, jo ilūzijas, kad viņas brūk, kad tu viņas, tā kā notver savā laukā, šīs ļoti daudzās ilūzijas, kas mūsos ir, tad var it kā pat tā nenotiek nekas, bet, piemēram, smalkajā plānā man ir tāda sajūta, ka man āda no kaula vienkārši viņa tā ļoti ar skalpeli atdala, un tas ir, saprotiet, tāds stāvoklis, ka tev nevis fiziski sāp, bet ka tev viss sāp, tev sirds sāp, tev, maņas visas sāp, tas ir tāds, es pat nemācēšu īstenībā pateikt, tāds ārprāts stāvoklis pa laikam, ka tu ieraugi kaut kā to ilūziju, kam tu esi ticējis, un viņa sāk brukt, bet viņa jau brūk. Tu viņu ieraugi, tu viņu izdzīvo, piemēram, tur 2 dienas paraudi, vai savādāk to visu, un kad viņas sāk atdalīties, tā kā no tava plāna, citreiz tu saproti, ka tev būtībā nekas nesāp, bet tev ir nenormāli smagi, tev gribas raudāt visu dienu, un vispār tev neko negribas, tu vispār nesaproti, kur lai tu ej tālāk, jo tas nav izprot. Tu nesaproti īstenībā, ir tāds mirklis, ka tu nesaproti, kur lai tu ej un ko tu vispār gribi. Un tas kailums savā patiesībā, viņam arī ļoti dažādas šīs šķautnes, ka tu kailumu redzi citreiz tādu, un tad šis kailums, viņš sanāk, ka tu ej tā kā dziļumā un ar vienu vairāk ieraudzi to savu kailumu un to, kā tu translē pasaulē, ko tu translē, un kāpēc noteikti tas tavā dzīvē, un kāpēc ienāk tie cilvēki, kāpēc ienāk tās situācijas tavā dzīvē tieši tāda, un tu saproti, tas ir tāpēc, lai es beidzot ieraudzītu šo ilūziju, ko cilvēks ir radījis kaut kādā veidā, un sajust, ka tu neaizmūc no tās sajūtas, tu viņu izdzīvo šo sajūtu, tas ir noteikti Fēniksa laiks, kad tu mirsti, un atdzimsti, tu vari 5 reizes dienā mirt un atdzimt, un tev vispār mainās visa sistēma. Un ezotērika un garīgums, tas nav par, tas ir par tā kā mīlestību, ko citreiz cilvēki pārprot, ka tā ir tā kā viennozīmīga mīlestība, un mīlestība
tas varbūt arī tas aplamais, uz ko cilvēks iet, ka viņš iet ezotēri, ka viņam liekas, ka tagad būs tikai viena mīlestība. Tā mīlestība, viņa neizplatās tanī, jo transformācijām arī ir ļoti daudz šķautņu, mazākas, lielākas, bet kad no manas jau pieredzes tam, kam tā kā es šobrīd varu teikt, eju cauri, kad es nesen tikko izlasīju grāmatu Pilsēta aiz mūra laikam bija, un tā ļoti saskanēja arī par tām visām izjūtām, un tas man tā labāk, es varu noformulēt, laikam izjust to pilsētu aiz mūra, ko mēs paši esam radījuši savās galvās, un tad, kad tu viņu ieraugi, tad droši vien tie daudzie gadi, tā kā tevi gatavoja visam, kam tu gāji, visām praksēm, ko tu esi gājis, izzinājis sevi, tu darīji sevi spēcīgāku, lai tagad ieraudzītu tādu globāli sevi šīs lielās ilūzijas, jo ilūzijas arī viņas var būt tā kā mazākas, tā kā tu ātrāk tiec pāri, bet tad, kad tu saproti, ka tev brūk, viss, pilnīgi viss, šeit ir jābūt ļoti labai arī tādai savai apziņai un savām, ka tu māki valdīt par savām domām, ka tu māki iejūt savus auļojošos zirgus un jau pateiks, kuriem viņiem jāiet, vai viņus vienkārši kognitīvi šitas nav man, tas nav, es zinu, kāpēc tas piemēram vajadzīgs, es zinu, kāpēc tas ir vajadzīgs, ja, ka tu māki pārvaldīt un bez tām zināšanām, ja tev jau viņas nav dzimstot integrētas, ja, tad tu nevari noiet to ceļu līdz tam, kad tava dzīve sabrūk. Sabrūk, viņa sabrūk tava radītā pilsēta tavā galvā sabrūk. Un tu saproti, kad ir kaut kas vēl savādāks, vēl citādāks. Un tas ir tas ceļš, ko mēs ejam, kā es saku, kāds iet caurs psihologu un viņš nonāks tur, ka nonāks jau īstenībā pie šī punkta, kurā, piemēram, šodien es esmu, nonāks tie, kam tur jānonāk, un tiem, kam nav jānāk, viņi nekad dzīvē tur nenonāks, jo tāds nebija viņu uzdevums šeit iepazīt šo stāvokli, iepazīt, uzzināt, kā tas ir un kā ir būt tam, ja? Kā ir izdzīvot to, un man ļoti daudz lietas, ko, lai es varu vairāk sajust, izjust, viņas iet caur mani īstenībā, arī daudz tādas ļoti vienkārši cilvēcīgas pieredzes, viņas iet caur mani, caur klientiem, kur es izjūtu, un tad saprotu, jā, un es esmu pateicīga augstākiem spēkiem, ka piemēram es to izjūtu runājot ar klientu, un ka tas manā dzīvē vispār nav vairs jāizjūt, jo es zinu, kā tas ir. Tādas arī lietas šobrīd notiek, man liekas, vai to, ko pasaulē notiek, ka mēs viņus tā kā izlaižam caur sevi. Un tur ir tā būtība, ka mēs izlaižam, mēs apzināmies, ko mēs ielaižam, mēs apzināmies jau, kas ir spēks, mēs apzināmies, kas ir enerģija, kā enerģija strādā, kā tu pats vari pārvaldīt ar enerģiju, kā tu pats vari tīrīt savu lauku, kas ir, to nevar tā, kā es saku, ir cilvēki, kas piedzimst, jā, un to saka, jā, bet ir ļoti liela daļa, kas tieši caur zināšanām viņi paver. Jā, ir daudz tādu zināšanas, varbūt, kur nevajadzēja apgūt, bet mēs esam apguvuši, jo tur gāja visi, un tas bija tāds, jā. Tā arī ir pieredze. Tā arī ir pieredze ieklausīties sevī, saprast sevi un izzināt sevi. Tā kā, manuprāt, varētu teikt kad ezotērika var būt instruments, garīgums var būt balsts, ka tu balsties uz to. Un tas nav īstais ceļš, tas ir tā garā distance, ko tu ej pa savu dzīvi, un tu iemācies saklausīt savu intuīciju, tu iemācies to visu, kas ir apkopot, ko tu esi 10 gadus zinājis, bet ja tu vēl joprojām vaino ārpasauli pie savām nelaimēm, tad arī, ja tu esi ilgus gadus šī ezotērikā praksēs, tad es varētu teikt, tādi cilvēki, viņi aiziet dēļ, es smējos, ja es saku, ka tie ir enerģiski kaifotāji, viņi kaifo no katrām enerģijām, ko viņi jūt, viņi vienkārši šobrīd ir etaps, ka viņi kaifo, bet viņi neiet dziļumā, un viņi vēl nav
spējīgi paskatīties uz sevi, jo viņi kaifo, bet viņi nemaina neko savā dzīvē, viņi nemaina ieradumus, viņi neskatās domas, viņi nevēro domas, no kurienes viņas nāk, kāpēc viņas nāk. Un tad ir tas, ka tad ir vilšanās ezotērikā vai garīgumā, jā. Tas ir tāds liels, tāds vispārējs apskats, jā, tur ir daudz visādu lietu, un jūs man varat teikt tagad, jā, tur ir viltus pravieši, bet ja tu esi nokļuvis pie viltus pravieti, tad tev tā jānotiek, un kāpēc tu nokļuvi tur, tu vari pajautāt pats sev tikai, vai tu gāji tāpēc, ka visi gāja, vai tu neklausīji savai sirdsbalsī, kas teica, varbūt tev šis nav vajadzīgs, ja? Neviens cilvēks, neviens zaglis vai neviens vilts pravietis nav tavā ceļā nejauši, viņš ir ar kaut kādu uzdevumu, un ja kāds tev pasūtīs 3 mājas tālāk arī, tas ir tev, lai tu kaut ko saprastu, vai tu kaut ko pats izprastu sevī, kur tu varbūt sev melo, jo tā arī ir tā ļoti lielā ilūzija, kad mēs ļoti daudz sev iekšējā melojam. Mēs ļoti daudz attaisnojam citus cilvēkus, bet nesaucam. Šeit pat nav viņi jātaisno, bet jānosauc lietas īstos vārdos varbūt tās, un tad tās ilūzijas sāk brukt, tad tā mūsu radītā pasaule aiz mūra vienkārši sāk brukt, un tad ir tā kā jāmāk noturēt to buru, lai zinātu, uz kurieni iet, un tad saklausīt tieši to, ko grib, un tāda vesela var gribēt ne to, ko grib tā tava cilvēciskā daļa, tas arī ir jāpieņem, un tam ir jādod vieta, kad jā, es kā cilvēks šobrīd to nevaru pieņemt, un es tam dodu vietu, un es zinu, kad pienāks mirklis, es varēšu par to padomāt un apskatīties jau to no citāda viedokļa, ja, kad mēs visas savām problēmām dodam vietu, mēs sakam, jā, tā ir mana problēma, jā, tas ir, un tad jau ejam, un tad, ja mēs esam iemācījušies ar sevi runāties un analizēt, un tad sev uzdodam pareizos jautājumus, kāpēc mans besīgi, kāpēc man nepatīk tas, un tikai tā, caur šīm praksēm, caur saviem ieradumiem mēs varam iet uz priekšu un sevi iepazīt arvien vairāk un vairāk, un tāpēc tas nav, kā saka, vējā nomesti gadi vai vējā nomesta nauda. Un, protams, ezotērika nav, lai aizbēgtu no dzīves, kā arī, jā, citi cilvēki metās tādā fanātiskā atkal, un viņi iet ezotērikā un tā kā tur visu, bet te ir arī jāsaprot, ka tas ir ceļš, kas viņiem ir jāiziet, un viņiem tas ir jāapzinās, un pēc tam pie tā mūra, ja, ko viņi paši radījuši, viņiem būs jāpienāk, un tas arī ir ceļš, un tā ir pieredze. Un šeit tas māca mums pieņemt katra cilvēka izvēli, un tas māca mums nenosodīt, bet pieņemt un vienkārši būt blakus, kad cilvēks šo ceļu iet, un ja viņš pat liekas mums iet kaut ko nepareizi, bet mēs pieņemam šo cilvēku izvēlu un nenosodām viņu, bet vienkārši esam viņam blakus un zinām, kad viņš ar to visu tiks galā, jo mēs, tā kā atbalstam savā veidā to viņa būtību un ka viss, lai kas notiktu, kā saka dzīvē, viss notiek vienmēr un tikai uz labu, lai cik arī tas varbūt banāli neskan. Paldies par jūsu uzmanību. Namaste!